Čau visiem! Atbraucām uz Daugavu. Pamēģināt kādu zandarpu noķert. Tajā skatīties, kā mums sanāk. Un kā mēs ķersim. Šodien kopā ar Reģu. Labi, mēs ejam. Mēs jau skatos. Tu jau uz ledus esi? Bies. Ejam tālāk. Jau 10 plus. Nu, pirmais izrup 2 sāliņas, jo mums ir 130. urbis. Pašam pano viņam ir 16 centimetri. Šitā te lāpstiņa ir 16 centimetri. Eģis te paņēma uz ātro roku, uztaisīja statīvu no lampas statīva. Spiržīgs aizpagais vērš īstenībā. Aha, pa šaursu. Tagad varbūt tur nav izrupts. Tas tur, tā vieta, vides daļa. Tāpēc, jā, nav izrupts laikam. Tagad ir. Jā, Eģis pasūtīja 200 urbi, jāgaid, ka atnāks priekš šitās šteles, bet pagaidām, ka ar šitiem jaurbi. Uz ātru roku uztaisīja. Dziļākais. Nu, to pastaši. Bet tā, ja ņem ledus Daugavā ļoti biezi. Man arī visas spirāles biezumā. Mierīga mašīna var braukt. Sākumā doma tāda, Eģis tur sarva caurumus, tad es iešu vienkārši pa viņa caurumiem aizmugurē. Pagaidām, ka viņš tur kruķī meklē, tikmēr es pa saviem. Nu, man tikko pirmais cēliens bija. Pacēla kaut kādu pusmetru no grunts. Paskatījās uz mānekli. Šitā cēla lēnām, bet nu, nepaņēma. Īstenībā, ja praktiķis un tas blakus ir kaut kādos 10 metros beigie traucējumi, kā bišku tālāk, kaut 15-20 metru traucējumi vispār nav vairāk. Laiciņš gan šodien nelatina. Pirmkārt vēža beigais un sniegs vēl snieg. Kas stiprāk uzpūža brāzmās, tad jūtās. Cepurei cauri pūš. Labi, ja būtu mati uz galvas, tad vēl savādāk būtu. Bet tā, ja ar muguru stāv, tad vispār forši nejūtās. Doma tāda ar to eholotu
ir atrast kants malas, jo viņa forši iebāz zem ūdens, čik, atrodi, un tad pa viņu var urbt. Un tā ir praktika ej un skaties zivs cēlienus. Eģu saka, baigi daudz pēleoloģiskās zivis. Pēleoloģiskās zivis ir tas, kad zivs stāv pusūdenī, ir sevišķi plēsēji. Ja es pareizi sapratu. Tā šito āliņu vajadzēs piefiksēt, šodien bija cēliens. Biesim tālāk, skatīsimies. Mēģināsim urbt caurums pa to kanti un tad vandīties. Bet mums ir vairākas vietas paredzēts šitā, tad apakaļ, tad vēl apakaļ. Mēs atbraucām tā kā uz pašu tālāko galu. Tur, kur bija pēdējais punkts aiz Staburaga uz priekšu. Pagaidām man jau viens cēliens bijis, tas jau ir labi. 7 metros. Šitā cvībiņš. Iesim paskatīties ekrānā, kas tur ko tur rāda. Ko te mums rāda? Kur tos māneklis? Re, kur ir? Ekrānā jau laikam nevarēs redzēt viļņies. Čia pazūdi, kur brīdamini. Man arī panoptiski pagriezes višķi. Labi, šitais mums ir eksperiments, mēs tikai eksperimentējam, mācamies. Šodien tāds eksperimentāla diena būs. Nezinu, var redzēt? Reku. Tad 1,5 metru. Sams kaut kur 1,5 metru liels pa grunti. Te tāda interesanta vieta ir koks un vēl viens koks. Es pie tā koka raustu. Man zandarts uzceļās, paskatās. Es viņu paceļu, viņš noiet lejā. Tad kā man jau vairākas reizes šitā te bijis. Es redzu šitanī līniju koku. Stāv uz vietas. Tas papildus. Sanāk koks un ir tur. Un es blakus kokam raustu vibu. Man jau kaut kādi 3-4 cēlieni bija šitanī āliņķi, bet neņem, nav bijis piesitiena. Ceļās viņš, bet tas arī viss. Gan es sajistu to pirmo sitienu pa to makšķerīti, tad asinis uzsistu un būtu cita cope uzreiz. Labi, mēs ilgi ar neesam uz ledus, mēs nepilnas 40 minūtes tikai esam. Bet cēlieni, ja salīdzina ar Lielupi, tad Daugavā krietni vairāk bijuši jau. Te arī apakšā zivs ir. Lēnām viņa ceļās. Pusmetrās pacēlas no grunts viņa. Un viss, aizgājas lej. Eģus ķēra pie koka, kamēr aizķēra aiz koku un nevar norot galvenais. Baigi stipra aukla tev tur? Nost? Nost māneklis. Daugava 1-0 vadībā. Te kaut kas, nezinu, nevar saprast. Viņš visu laiku ceļās. Es viņu paceļu
pusmetru kaut kur apmēram no grunts. Viņš noiet lejā. Es nolaižu mānekli lejā, viņš atkal uz augšu. Tā karabīni cirdīs. Man palika kastēlā. Jā, iedosim. Man te tāds starta komplektnīši priekš Daugavas. Sācot neieraudzīt, ka 3 kokos iekšā nolaida līdz zemē. Vienreiz uzrāva un tur bija arī. Knaiblītes, karabīnes, florkarbons. Florkarbons man nevajag. Nevajag? Man tikai karabīnēs. Tas ir priekš Daugavas. Glandarpie. Man te visu laiku ceļās, uzceļās, aiziet lejā. Uzceļās, aiziet lejā. Vienu brīdi pat 2 vai 3, mums tie asri kaut kādi. Jā, vienīgais plus. Vienīgais plus, kad zandarta copei daudz mantu nevajag līdz. Makšķirīti, florkarbonu, karabīni un vibus. Viss. Nogāja lejā. Uzreiz uzcēlās. Šitais kaut kāds agresīvais. Bet neņem. Tev taču vajag ņemt. Ko tu? Nu? Paņem taču. Nu, ņem. Es jau tā, es to metru un pāri pacēls. Ir Eģu. Jā. Tīra! Šitais bija labais. Jā! Bet šitais bija agresīvais zandars kaut kāds. Viņš šitā te vienkārši uz leju, lejā, augšā, lejā, lejā, augšā. Un šitā te visu laiku, kad tim ir. Yes. Labs. Jau! Man viss diena ir izdevusies, visa copa izdevusies, viss brauciens ir super! Labs! Tādas emocijas! Labais! Jās! Cik tu viņš ir? Tādā vējā te kaut ko nomērīt. Ir 45. Pat vairāk. Nu, stāvi. Sals cietīs. 45. Šitais uz mājām. Pirmais čotnīs. Ieskaitas zandarts. Rekord. Parādīšu, ka 45. Avā. Rekord maliņa. Padā. Šitā taisni. Taisni. Malas. Un rekord. 45 ap puspat. Varat man apsekt. Otrā copa šogad uz zandartu, un man ir rezultāts. Es ir laimīgs. Bet šito varēja saprast, kad viņš ņems, jo šitā te es darīju tā, kad uzrauju. Es redzu, viņš uzkrien virsū. Cilāju, viņš kā noiet lejā, es atkal uzrauju. Viņš atkal virsū. Un tā apmēram kaut kādu metru pacēla no grunts, un tad viņš tā kā knapi pieskārās tā, čik uzsita. Un ir labais. Ideāli. Ceļās. Tas ir viss. Varbūt, ja ceļās un neņem, vai nomainīt vibu, kā domā? Eģu? Kā? Ja ceļās un neņem, varbūt vibu vajag nomainīt? Man teiks, lielāks speciālists esi nekā es. Es 3 zandarts mūžā esmu noķēris, 4 no ledus. Es no ledus laikam 2 vai 3.
Bet man viss šitāds maziņi. Var pamēģināt vibu nomainīt. Var tas mainīs, jo viņš šita ņāliņģī ceļās, bet neņem. Nomainīja vibu. Zivs kaut kur aizpeldēja, vairs nav apakšā. Šodien vips labāk zīmējās nekā tas, kas man bija pirms tam. Candy 80 man bija. Labi. Ieliksim tanī, kur pirmīt noķēra. Viņš sapinies bija. Bača pusē. Diezgan labi tur 13. baterija šitiem augstumā. Tā, labi. Tas ir mans, lai viņš ir ieslēgts. Neslēdz ārā. Jā, tas mans. Es ieliku vienkārši, man tas pats traucē ejot. Nē, domāju, tas mans. Tā, iesim vēl vienā vietā, pārbaudīsim zandartu. Un tad jau laikam pārvietosimies uz citu vietu, ne? Drīz jau vajadzēs lielāks ragavs tev. Šito visu pārvietot. Jā, tas tā ir visu daudz. Nē, nu tur varēja saudzīgāk visu salikt. Tagad tur vienkārši uz ātru roku. Viss salikts, tāpēc tā ir. Nedēļu jau brauksim, tad savā. Jā, atnāks Urbis, jaunais 200. Tad jau Edžis gan jau nopirks jaunu statīvu priekš devēja. Tad jau būs pavisam viss savādāk. Šodien tā tikai eksperiments. Kas notiek un kā strādā viss šitais. Bet nu jā, interesanti. Vismaz manī zivs. No tā, ko mājās atrada, to arī salika. Jā, Eģi saka, ko mājās atradas, to arī viss salicis. Tveiš man, sniegs sāk pierimt, man tā liekas. Viņš mazāk sāk snikt. Ka tālumā var redzēt 3 cilvēki sēž arī ar zandartiem. Gan jau. Bet ja tam ir sniegs labi saputināts. Labi, visi ejam uru caurumus, meklējam kanti. Un cerams vēl pie kāda zandarta tikt. Kanti. Te ir ritīgi kants. Bet tā kā siena aiziet. Viņa ir kaut kā šitā te. Tas pašas malas arī esi. Nē, tāda, tā kā siena. Kants. Tā siena kaut kur ir šitā. Un tur aiziet vienkārši tā. Dziļu savu. No, izarbāmies te vairāk zāliņus. Praktiķis vispār nav iespējams, jo praktiķis rāda kanti un nevar saprast, kur ir grunts un nerāda zivis neko. To panopiks normāli, ar praktiķi nevar. Labi, mēs tagad pārbrauksim pāri uz citu vietu. Mums apmēram būtu stunda, dišku mazāk. Tad jau iesim tur meklēt. Eģis teica, neņems vairs līdziņu. Visas skrūvītes skrūvējas vaļā un nekas neturās. Tad mēs iesim abi divi praktiķiem meklēt. Nu tāda doma. Labi, te jau 3, 2, 1. Tiekamies tur. Atnācām uz lietu, mūrsim caurumus, meklēsim zandartu. Jā, kamēr atnāca piekuši. Labi, urbiem daramies, gaidam sitienu.
te vēja vispār nav praktiski. Nu, grunts atraujās un piespiežās atkal pie Uz časarīts. Pagaidām ir tā, kad katrs izgājuši pa 10 tāliņģi. Man viens cēliens bija, Eģum bija cēliens. Un tā mēs lēnām ejam. Te ir tā, kad te iet 6 metri. Un tur uzreiz aiziet kants. Mēs gar to kants malu urbjam caurumus un mēģinām atrast zandartu, kur ir pagaidām tā čābīgi. Tie atkal bišķi aktīvāk, ne? Veķini, tev jau 2 copes šeit, un man viena cope bija, tur tikai viena cope laikam bija. Viena zils tikai? Jā. Te jau ir... Man jau tā pati zils bija, kas bija cope. Pat tā. Apakšā stāv, bet neņem. Nu, celsim uz augšu tevi. Man visu laiku stāv apakšā, bet neņem. Man bišķi pacēlās. Nolaidā. Nu, viņš visu laiku tur staigā uz augšu, uz leju, bet tur 2 zivis pat ir. Tie nav zandarti. Kaut kas maziņš. Zandart ar 2 varbūt. Ir otrais. Viņš no sākuma pacēlās, uzšāva man garām. Pēc tam viņš nolaid lejā, vienreiz parāva, uzreiz vēl viens belziens. Un ir otrais žanīts man. Tikai žēl, ka nenofilmēja pašu copi. Kaut kas ap pulti notika, nevarēja ieslēgt kamerā. Bet šitais izskatās tāds zemmēra knapmēriņš. Vajag ātri nomērīt. Laist vaļā. No, šitās te 40 centimetri laižam vaļā. Nav mēra. No, draudziņi. Dienāliņģi. No, kas tev notika? Nu, tak šeit, prom. Nu, tak šeit viss kārtībā tev ir. Vo. Ej, tev ne āķi bija mutē nekā. Ej, prom. No, Ir. Aizgāja. Otrais ir, bet tagad es mēģināšu filmēt vairāk. Nu, kaut kas ar to pulti. Ja tā pults slēdzas iekšā, tad neslēdz. Tad viss normāli izslēdz. O, cēliens, vēl viens. Vēl viena zivs apakšā. Tieši tādā pašā aliņa, kur es pirmīt izvilku. Šitais neceļās uz augšu. No, draudziņi. Knapi pacēlās uz augšu, bet viņš stāv pie grunts. Aizmuka. Eģum arī pirmīt bija cope viena. Uzšāva pa vibu. Tas bija ar visu. Nu, pagaidām ir tā, ka čābīgi cēlieni ļoti daudz, bet pa visu šito posmu bija jūšās 2 copes. Eģum viena. Čitrini aliņģi man pirms tam bija cope, es viņu atzīmēju ar X. Gribu pamēģināt tagad iebāzt vibu, paskatīties. Viņš būs te vēl apakšā vai nebūs? Celsies pakaļ māneklim vai nē? Augli sasalusi. Nu, kas te notiek? Gredzens aizsalis. Tā, ir pie grunts. 7 metri dziļums.
O, man drīz baterijas izslēgsies. Cope vēl ilgi nav palikusi. Maksimums stundu izilgs. Jā, pēdējais es viņu lādēju, tā, kad atbraucu no Peipusa. Labi, nav jēga. Apursim apkārt ar caurumus, paskatīsimies. Varbūt tas kaut ko dos. Palielam ir tā, ja tā zivs ir apakšā, tad viņa burtiski 3. 4. rāvienā parādās. Tikko kā Reģi runāja pēdējo stundu, praktiski vairāk nav ne cēlienu, ne copes. Tur vienu brīdi bija tāds moments, tā, kad es noķēru zandartu, tad bija tādi cēlieni vairāki, gan man, gan Eģum. Un pēc tam tur pašā galā, kur bijām aizgājuši, tur bija vienu brīdi tāds, 5 minūtes, kaut kāds bišķi vairāk. Man cēliens, cope. Eģum cēliens, cope. Pēc tam man cēliens, cope. Un pēc tam tā kā ar nazi nogrieza, un viss beidzās. Kaut kā dīvaini. Tā kā vienu brīdi tās zivs pavērās, viņa sāka ņemti, un pēc tam vienkārši tā kā mute aiztaisīja. Dari, ko tu gribi. Bāziņai pie deguna, ko vēlies, un viņa vienkārši neņem un viss. Palielam praktiķim palika kaut kāda pusstunda. Devaltā baterija arī izbeidzās. Kaut kāds pāris caurums laikam varēs izurt. Būs jāmat miers. Pūkstens mums jau arī ir īstenībā jau diezgan 4 pēcpusdienā. Būs pusstundas, domāju, 4:30 jau krēsliņa būs, tad mani metīs mieru. Izzubu jaunu āliņģi. Uzreiz apakšā zīmē zivi. Ka man tā aukla nebūtu saslūste. Pamēģināt. Jā, uzreiz aizmuku uz leju. Kā nolaidu mānekli. Es laidu lejā, viņi cēlās pretī. Un to arī stāvēja. Metru pirms viņas uzreiz zivs lejā. Gan jau kāda baltā bija. Nu, vēl metīsim mieru mēs arī. Kur bija būs atpusis man. Iebāzu. Drīz ir. Iebāzu, lai atkūst turbis. Nu, burtiski tā. Šodienas cope teikšu tā, kad ir izdevusies. Jo, ja salīdzina, kad šogad tikai ir 2. cope uz zandartu man, tad 2. cope un 2 zandarti. Cope ir ideāli izdevusies. Tikai varēja būt 2 mēra. Tas var būtu ieskaitīts. Bet bija man vēl 3 copes. Nē, 2. 2 copes. Eģum bija 1 cope. Man bija vēl 2, jā, kuras varēja nosaukt par copu tā, kad uzsita un viss, bet neizcirtās cauri. Nu tā kaut kā labi, tad jau tiekamies mēs ar jums citos piedzīvojumos. Mēs dosimies uz mājām vēl kaut kāds 2,5 stundas jābrauc, kamēr aizbrauksim. Nu, ceru, ka patika video. Labi, tā. Parādiet īsi pīs.